un vārds. Tieši beats un vārds. Beats un vārds, jā, beats un vārds. Beats un vārds sadarbībā ar Tuborg, EHRFM podcastu sadaļā, kā arī Hiphops LV YouTube kanālā. Šodien pie manis ciemos, kā jau ierasts, ir kāds, vismaz viens cilvēks, un tas šoreiz ir Ozols. Lūdzu! Ei, čaunieks visiem EHR klausītājiem, Beats un vārds, Kaizers, esam ēkā, visas taisnības, Kaizers stāsta visas taisnības. Jā, un Ozols man šodien palīdzēs izstāstīt līdz galam visas taisnības. Ozol, saka. Es saku, pēdējais raidījums šajā gadā, tad jāsaka visas taisnības stāstīt, vai ne? Jāpasaka viss līdz galam, jā, starp citu. Šī epizode ir pēdējā gan šogad, gan šajā sezonā. Tā kā... Tāpēc jaunā gada brauks uz Kaliforniju? Nē, bišķi tuvāk. Uz Ziepčiku. Jā, mums tā kā, jā, tie, kas nav redzējuši šīs sezonas pārējās 6 epizodes, droši noskatieties 5, ieskatot šito 6, un vēl ir iepriekšējā sezona, tie, kas palaid garām, tā kā obligāti noskatieties, kā arī skatieties blā, 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 ko veido Ozis ar Stēpu, ar Zaņāru. Arī labs šovs, iesaku noskatīties. Tie, kas nav redzējuši, ejiet skatieties tagad. Darat to visas taisnības. Visur tikai taisnība, bez diršanas. Ozim tikko ir iznācis albums, apsveicu, 1979. Thank you. Ir kāds cilvēks, kas prasa tev, kāpēc 1979? Ko nozīmē 1979? Kāds tam sakars ar to dzīvi? Es paskaidrošu, jā, es pieņemu domu, ka tomēr ir kāds klausītājs, kas netik daudz iedziļinās manā vai mūsu daļradē. Tas ir vienkārši mans dzimšanas gads. Šis albums principā saturiski ir tāds personīgāks, un tāpēc tas covers ir tāds, tāpēc tas nosaukums ir tāds, un tēmas arī tur izslīt tēmas tādas, kādas pirms tam nav izskanējuši. Kas saistībā ar attiecībā par nosaukumu, ir tas atsevišķi kaut kādi radio DJ, pie kā es bijis, viņi varbūt nav tik daudz iedziļinājušies tajā, tad viņi saka 1979. Albums 1979. Man liekas, sarežģīti un smagi un grūti izrunāt. Labāk 1979. Tieši tā, varēja uzrakstīt ar burtiem. Varēja ar vārdiem uzrakstīt, nevis ar cipariem. 1000. Un tā kā Outcastam bija viens tas albuma nosaukums bez atstarpēm, tā kā viss tādā vienā kopā, vienā garā vārdā. Bet principā tas tieši 1979 moments kā tāds radās kempā šovasar augustā Mēsragā, jo mēs vienā no dienām, kaut kādā 2. vai 3. dienā, kad mēs kaut ko taisījām, Helmuts teica, davai uztaisim te kaut kādu beat, viņi ar Ritvaru Garos bija vienā istabā kopā, viņi tur bija, kā saka, atsvešinājušies no visiem pārējiem. Negluži atsvešinājušies, bija ironizē, vienkārši divatā vairāk džemoja vienā no telpām, un tad es kaut kā ienācām no rīta, un kaut kāds beats bija parādījies, vienkārši bija kaut kāds beats uzmests. Un tad ātri es ar telefonu vienkārši iemaucu sākotnēji vienkārši referencēju. Kaut kā 1979, un tu principā to, man liekas, ka to, cik tu dod, tik tu saņem, tas diezgan ātri arī atnāca. Un tur ir principā tas viss ir radās, laikam. Tad arī vairs nebija vairs tāds jautājums, kā īsti sauksies vai 1979, un mēs to rakstīsim ar vārdiem vienā vārdā. Tā kā tas principā tajā brīdī arī laikam salikās tā. Interesanti, jā, ka citreiz kaut kādu piedziedājumu bieži vien labāk, ja top vienkārši tā. Man pašiem bija tā, ka es vienkārši pieeju pie Miķa un vienkārši iefrīstēloju kaut ko un liekas, labs huks. Starp citu, Eminem jau arī, kad pirmoreiz satikās, viņi sēdēja studijā, viņiem uzlika My Name is Beatu, un viņš uzreiz, var teikt, iemauc, uzreiz tā kā, My Name is... Šeit arī šajā ierakstā 1979 ir kaut kādas vairākas kompozīcijas, kas, viena kompozīcija vispār tādā Ferrari ātrumā radās. Principā 2 dienas, kāds 48 stundas līdz albuma nodošanai vispār. Es tev teikšu tā, ka šajā ierakstā dziesmas Persiks
dziesmā Persiks, Ots un Krivenčī, viņi parādījās šajā ierakstā kaut kādas 72 stundas vai 48 stundas pirms ieraksta. Nu, kaut kādas 72 stundas pirms nodošanas es ar viņiem vispār iesāku runāt. Bet tev bija jau tā dziesmā iesākt, vai ne? Mēs viņu bijām ierakstījuši, viņi arī radās, Niklaus pirmo versiju parādīja Mēsragā, un tur bija tikai sapičots tādā pitch low variantā, tas stresī teksts, viņš bija tāds gandrīz vai visu dziesmu garš. Es teicu, tas ir krūti, forši, izklausās diezgan dope, bet tad beigās kaut kāda bija brīdis, kad likās, ka varētu kaut ko izdarīt. Bija vispār, mēs mēģinājām uzrunāt Trench Mafia Loko kā vienu no feat artistiem šajā ierakstā, un viņš pēdējā laikā ir diemžēl diezgan neaktīvs, un tad viņš teica, ka, Džeki, es labprāt, bet tagad es nerapoju, bet es esmu dzirdējis, ka iespējams viņš sāks atkal repot, un tad, principā, vienīgais variants, kā viņi bija dabūt, bija paklausīties viņa trekus vairāk, un tad vienā no trekiem es atradu tieši, ka viņš arī min Tresī, un Persiks Tresī, un tas viss tur kopā tā kā līmējās, un tad mēs vienkārši dabējām ārā no interneta viņa šo te teikumu no viena no trekiem, un principā viņi ielikām kā piedzdām tēmu. Pruskam tas viss tā likās, principā, ka mēs sākumā šis treks bija, vispār viņš tika nolikts malā. Vienā no reizēm Pruskas vienkārši ielidoja Hučupā kaut kādos sarunu, kaut ko viņš gribēja, vai mēs kaut ko bijām sarunājuši, ka viņš ienāks kaut ko paņems un tā tālāk. Un tad es kaut kāds viņam sāku snipets rādīt no albuma, viņš tāds, šis tā, šis tur cool, šis tā, un tad es viņam parādīju šo te dziesmu Persiks, kas ir a.k.a. Tresī, un viņš tāds, wow, šis dope, Cukurpupas arī saka, wow, šis cool, Cukurpupas laikam visvairāk rezonēja tas rēks Cukurpapam tieši. Un tā, es saku, davai, mēģinam te viņu moši ierakstīt. Viņš saka, jā, davai. Viņš ir savām lietām aizņemts, es ar savām lietām aizņemts, tad mēs tur mocamies, tad mēs beidzot aizņem pie Niklaus studiju. Tas bija Niklā Bitas aizņems studiju. Mēs rakstam kaut ko, jā, nē. Mēs mēģinām iečukstēt to visu. Man tas čukstiens tā kā jā, nē, patīk. Pēc tam es aizgāju nākšā dienā pārrakstīt tomēr skaļi savu vokālu. Bet Prusak mēs atstājām ar to čukstošo sāku. Man likās, ka ir ok. Bet principā tas... Un tad mēs sapratām kaut kādas 4 dienas pirms nodošanas albumu. Mēs sapratām, ka jā, bet mēs nedavēlkam divu tā arī tur teksts vēl pietrūkst. Un principā nav kaut kas līdz galam ar to trēku. Un tad mēs vienkārši domājam, kas vēl varētu ātri un tematiski varētu. Un māc, kad vienkārši, kad uzlidoja Krivenčī virsū, viņš tā kā slepu visiem iedeva labā ziņā. Krivenčī tā kā tāds nogribējies alfs skan uz tās dziesmas, tāds... Iedomā to Persiku, viņš tāds, kur tu esi? Un viņš, principā, Krivenčī mums iedeva to īsto enerģiju tam trekam, un arī Ots iemači ritīgi krūta, bet, kad es dzirdēju Krivenčī verse, tad likās, Krivenčī iemauca vienkārši tā kā, viņš iemauca vismaz kā labāk, ka vistuvāk tam, kā tam bija jāskan, kā tam būtu jāskan, tā kā šarauts Krīvēnam uz šī bīta, viņš tā kā... Viņš izklausies tā kā viņš ir 3 gadus bijis ieslodzījumā un nav vezējis sievieti, un tad viņš tāds... Kur tu esi? Nav ēdis Persiku. Jā, un tā kaut kā. Un principā, tad es uzzvanīju, uzrakstīju WhatsAppā Krīvēnam, un pēc tam es pat kaut ko saldēju, un sākam Odam uzrakstīju. Pēc tam man aizgāja uz savu raidījumu kopā ar Krīvēnu, viņi vada raidījumu vienu otrdienās Pruskas, viņš saka, tu Krīvēnam kaut ko iesaistīsi? Nē, laikam vēl neesmu aizsūtījis, tikai tad viņam sāka rāskīt. Viņi ātri norēģēja un ātri ierakstīja. Un šī bija tā darīta dziesma, kur nevajag 16, bet īsāk pānt. Un tā mēs viņu rādām. Un beigās bija vēl projām, vēl īstenībā vēl sēžot iekšā un lādējot uz DistroKid šo te dziesmu, es vēl tā kā Krīvēnam pēdējā brīdī vēl. Principā es tā kā lādēju treks virsū un Krīvēnam rakstu. Tad liekam šito treku vai neliekam iekšā? Jo par viņu mums kaut kādā manā tajā komandā bija dalīts jūtas. Kāds teica, jā, šis ir cool, daži teica tādu. Kas tas par? Kas tas par ir? Bet mums jau joprojām taču dalās, jā. Tur vairākām dziesmām dalījās tās jūtas un tā. Bet beigās mēs viņu uzlikām un principā pirmā nedēļā viņš un vēl projām viņš laikam
otrais vai trešais straumētākais albuma tracks. Straumētākais ir 8/8, jā? 8/8 straumētākais, jā. Jā, bet tas jau, man liekas, tas arī likumsakarīgi, ka ja uz treka ir 6, vai cik cilvēki tur bija? 8 cilvēki. Ja, likumsakarīgi tas, ka ir 8 cilvēki, protams, un ja visi ir zināmi MC, vairāk vai mazāk. It kā jā, bet Zin kā, tas ir uzreiz aiziet uz dažādām fanu bāzēm, un tas iedod to boostu. Jā, bet tajā pašā laikā, zin kā, arī tas, protams, var būt, bet ir daudz arī tādu mazka piemēru, ka tomēr tas nestrādā arī tā. Bet es domāju, ka šeit viss kopā redz, jo trekam jau nebija arī tāds nekāds, trekam nav huka, principā. Huks, principā, bija kā variants, tas 8/8 noraut tavu kastrolu, bet pēc tam uzradās tas te 8/8, tas likās visiem more funky, un šarauts Helmutam, kas arī diezgan daudz šajā trekā palīdzēja viņu radīt. Mēs viņu vispār tur trietā, pēc tam arī šo miksējām pie Rolika. Roliks miksēja šo te šarauts Rolikam. Viņš tur, tas treks principā tika taisīts, kādas pauzes paspēja uztaisīt un kaut kādas prikolas paspēja uztaisīt Helmuts. Pēc tam mums vairs nav laika, kaut ko Roliks paspēja uztaisīt. Pēc tam es jūtu, kaut kas tur trūks, tad es pie Ārņa vēl jau pēdējā miksa brīdī saku, davai te vēl, karoči, te nav kaut kāda skaņa, pietrūks tur motoru skaņā, prusakam tur karošas treks. Tika tā kā, arī, vispār jau šis te ieraksts, viņš tādā ziņā ir priekš manīm super frīkēns. Es tur biju tāds menedžers brīžiem, jo es tur vienā studijā rakstu vienu džeku, otrā studijā ir jau atnācis cits džeks, es saku, džeki, forši, paldies, ka jūs te esat, tur darat savu lietu, man, karoči, jāmauc uz otru studiju, mums tur vēl pāris lietas jāizdara. Pēdējās kaut kādas 3 nedēļas es, karoči, kā dzīvesdarbs slēkāju pa kādām 2-3 studijām apkārt, tā kā ping-pong bumbiņa. Bet man liekas, tas ir raksturīgi klasiskais ozis 3 vietās vienlaicīgi. Tur, jā, atnāk opera tēma iedziedātajā, tas ir Ozols, jā, to skītu. Man jau Roliks sarunāts, ka mēs tur, ko mēs darām, mēs kaut ko citu ar Roliku jau rakstam iekšā, kaut ko, jā, man pie Rolika jābūt. Es saku, Džeki, paldies, tā rakstiet. Mēs tur nokomunicējam, kas ir jāizdara studijā, un tais, principā, šātri ieliec kaut kādā kārā un mauc pie Rolika. Tev jau drīz būs jādara tā kā Kirkorovam, vai kam tur bija, vai ne Kirkorovam, kaut kādām Krievu tur estrādes zvaigznē agrāk, neviens jau nezināja. Laskavai Maija, jā, tas bija Kirkorovam, ka viņiem tur bija kloni, jā, un tad vairākās pilsētās vienlaicīgi notiek koncerti. Jā, zināmā bija, jā. Tad jau nebija tādas informācijas pieejamības, neviens jau nezināja, kas notiek blakus pilsētā. Exactly, viņiem jau bija beigas, viņi bija uztaisījuši tā kā, bija Laskavai Maija grupa, bet pēc tam viņi bija uztaisījuši tā kā organizāciju vai tā kā klubu Laskavai Maija. Un tajā klubā tā kā bija it kā tiesības komandai B, komandai C un komandai D arī braukāt pa plašo Krieviju, jo menedžeri tā bija izdomājuši, ka nav jau slikti, kur ir oriģinālais sastāvs, bet oriģinālais sastāvs visur nevar paspēt. Tā kā mums ir tāds Laskavai Maija tāds, tā kā, kā to pareizi nosaukt. Kaut kāds savs community, ķipa tāds maziņš kaut kāds... Frančīze, bet tas viss notikās zem viena menedžera. Tas menedžers turēja savu roku uz menedžers ar strādājošu galvu. Jā, viņi jau vecais. Jā, viņiem pēc tam bandusi bruka virsū. Viņiem, zin kā, viņi neuzticējās. Es skatījos pa Laskavai Maija to filmu. Viņi neuzticējās bankām nekam. Viņi brauc ar lielām somām. Un, zin kā, viņiem tā tūre iet uz priekšu. Tas soma ar katru koncertu paliek ar vien lielāk un vien smagāk. Tas ir diezgan crazy, tas ir diezgan episki. Kaut ko arī skatījos tieši, par Šatunovu. Jā, lai viņam vieglas smilts jau. Jā, par to tu teici Mērsragā, vai kur jums bija tā? Es atceros. Sanāks, divreiz mēs Mērsragā bijām. Bet tā bija tāda beatmakeri vairāk nometņu, jums bija vairāk beatmakeri, jo mums bija ar krastu arī nometne, kur bija, mums bija arī kopā sanākt 5 istabas, kur bija beatmakeri, producenti, bet mums bija arī daudz repu, mums bija vairāk tomēr reperi tāpadās, jo krastā, protams, pasaulē, cik daudz cilvēku. Tas kā loģiski, jūs esat liela grupā. Jā, šī gadījumā bija vairāk tā, kad mēs bijām 2022. gada augustā un pēc tam 23. gada augustā mēs bijām 2 gadus pēc kārtas. Un tur arī sanāk tapa lielākais procents no dziesmām? Pirmā nometnē tapa Brīvības iela, Nevar būt balts. Tad vēl tas bišķiņa repčiks, ko mēs šodien dzirdēsim, oriģināli tas Zanča beata bija. Un tur vēl tapa vairākas skices, bet principā tās skices, kas 22. gadā tapa, viņas tā pa īstam šajā albumā, man liekas, ka neviena arī principā nav, nē. Visvairāk tomēr 23. gadā. Cik tev procentuāli vispār parasti sanāk albumā ielikt no sarakstītā vai ierakstītā?
ir kaut kādi 3-4 treki palikuši pāri, bet, ja godīgi, mēs vispār gājām uz to, lai šajā ierakstā būtu kaut kādi tikai 10 treki. Beigās sanāca ir 13 treki un divi tādi, ir viens pre-treks un viens skits, jā. Principā sanāk 13 treki. Ja man kāds objektīvi, kāds Jēzus no debesīm būtu un pateiktu, ka šitos trekus toči neliekat, jo viņi nebūs, jo mēs jau bišķiņ gamblojām, zin kā, mums tajā manā komandā, kad Helmuts bija no Katapulta, Niklāvs, ar ko mēs vairāk diskutējām, bija arī DJs Galactics, kas piedalās dziesmas Kaifu produkšanā. Kaifi ir īstenībā no 22. gada ir Kaifi, tas treks. Viņš principā vispār tika nolikts malā, viņi tika aizmirsts, bet tad mēs viņu atgriezām, jau bija mums kaut kāda sajūta, ka vajadzētu tomēr viņu realizēt. Un visvairāk mēs tur savā starpā kaut kādas diskusijas radām. Arnis Račinskis, pat cik viņš miksēja lielāko daļu albumu, tad viņš arī pa laikam kaut kāds komentārs iedeva. Bet principā, ja es skaidri zinātu, ka atstājam tikai 10 un tie ir tie točni, tie labākie, tad es mierīgi ar bez kaut kādām problēmām nogrieztu galīgi easy 3 trēkus, bet zin kā bija, viens saka, šitas ir pilnīgi off, otrs saka, šitas ir pilnīgi off, un tad kaut kādā ziņā kaut kur kādam bija taisnība, kaut kur nebija taisnība, tad es bez vispār nespratu, es domāju, labi, ok, tik un tā mēs šos visos bīdos, kā esam ielikuši daudz darbu, tā un tā, tur vēl cilvēks speciāli repojas, cilvēks speciāli saksofonu spēlēs, cilvēks speciāli klavieres spēlēs. Tas nebija par to, ka mums bija problēmas izmest, bet es domāju, nav īsti skaidrs, vai viņš strādās, vai tas treks nestrādās. Un tad, liekas, mēs toči nočkarējāmies, un tagad viņu izmetīsim, beigās izrādīsies otrādāk. Un tā kaut kā. Es domāju, ka tur jau tā lietas klausīties, ko viens saka, ko otrs saka, tas ir pierādījies jau 100 reizes, ka tas, kas vienam liksies pilnīgs mēsls, otram liksies ģeniāli. Bet kaut kādi 3-4 treki toči aiz borta palikās, kas vēl bija ierakstīti demkas, jau bija kaut pieģi bija demkas. Ozi, tev vienmēr esi bijis vispār, baigi forši tas, ka ir arī daudz fīti un daudz no tiem ir no jaunās skolas pārstāvjiem. Tu kaut kā vienmēr esi, man liekas, bijis blakus jaunās skolas censoņiem, reperiem. Man vienkārši tāds jautājums, kur tu rodi savu to jaunības enerģiju, nezūdošo, kādus jaunības eliksīrus tu dzer, vai tas kaut kādā ziņā varētu būt saistīts, zini, ka tur notiek kaut kāda miedarbība. Jo tu kā fāterīts, es nebaidīšos šī vārda, es jau sen tevi tā saucu. Es domāju, ka daudz tevi tā sauc. Tev ir ļoti liela pieredze un, protams, sadarbojoties ar jauniem artistiem, tu gan viņiem var iedot, un gan arī viņi tev gan jau var iedot, jā? Un kā tur ir, ko sadarbojoties ar jaunajiem? Tu mācies kaut ko? Es domāju, ka es noteikti mācos pirmām kārtām jau tā komunikācija un vispārējais, bet šitajā principā albumā tā pa īstam, pa jaunam es iepazinos ar Zemsaku pasauli, jo es zināju kā reperi sen jau, bet mēs komunicējuši bijām ļoti maz. Hote jau mums blakus laik un Marko jau stāvēja jau kopš korta laikiem, kad mēs kortu kurinājām ar prūsaku un cukurpapu. Es teiktu, no jaunās skolas bija vēl vairāki MCji, kas bija plānoti šajā albumā. Es varbūt neatklāšu, kas tie ir, bet zinām iemeslu dēļ tomēr mums nesanāca šī sadarbība. Bet šajā te konkrēti ierakstā sanāk, Vipers, tas ir tāds OG repers no Lietuvas, ar ko es jau sen biju pazīstams no 2006.-2007. gada. Mēs jau bijām Viļņā tikušies, kad es strīču veikalu vēru vaļā Viļņā. Un mēs komunikāciju uzturējām ik pa laikam ar viņu arī caur Niklāvu un kaut kur šādā tikāmies. Bet principā bija vēl pāris džekas, kas tomēr netikuši šo relīzi, bet principā zin kā, ir forši komunicēt ar jauniem cilvēkiem, skaities, ko viņi dara, kā viņi klausās un tā tālāk, teiksim, es arī tas pats, teiksim, Tracks Turbo, kas ir aizmirs bļēns niknējuma artistam. Mēs pa laikam arī braucot mašīnā paklausāmies kaut ņūskulu čaļus lokālos, un ir krūta dzirdēt, ja ir kaut kas oriģināls. Ir, protams, daudz arī ņūskulu čaļi, kas diemžēl neiedvesmo vai ļoti ir
Tas jau parasti zina, ka tu sāc muzicēt, tu ļoti iedvesmojies no tā, kas notiek aiz okeāna un kurš ir tas trendsetters tajā brīdī aiz okeāna un tā tālāk. Bet man pašam principā ir vienkārši interesanti. Liels šarauts leģendāriem MC-iem, tā kā, teiksim, Kurtam un visiem pārējiem. Ja es arī ļoti viņus respektēju, kas vēl joprojām ir spēlē. No vecās, no 2000. gada skolas, principā, tad mēs esam tā pa īstam, kas repo. Čižiks arī pat bišķintēt repo, bet pa pačī. Bet mēs tādi, laikam, Gustavs atgriezās, bet ilgtermiņā laikam mēs ar Kurtu esam tie, kas repo pārējie Giuseppe, Ervis, RDK, tie čaļi visi bišķi pazuduši. Bet jaunie, protams, iedvesmo iedod kaut kādu enerģiju. Ozas, man liekas, vienmēr ir bijis soli priekšā visiem. Es nezinu, es to arī daudz esmu dzirdējis no citiem. Un arī šis albums, paklausieties, viņš liekas ļoti, kā saka, atbilstoši, up to date, pat varbūt... Kā es teicu, priekšā laikam ar visādām inovācijām un tā tālāk. Šarauts notiek arī džekiem, kas beats taisīja un kas ar manim kopā to konceptu veidoja, notiek Helmutam. Lielākā daļa Helmuts, es redzēju, ka Niklaus. Niklaus šoreiz daudz startēja, bet Helmuts kaut kādā turbo modā ieslēdzās pēdējā mēnesī. Viņš varēja jau pusgadu atpakaļ turbo modā ieslēgties. Es, starp citu, es klausījos, un es tā, protams, kā jau pats beatmakers, es arī čekoju, kas producējis, es tā pagāju cauri, es klausos, daži beat tur bija tādi. Tā kā saprotu, beats ir riktīgi kruts, kaut kas tāds jauns arī, un saprotu, es dzirdu, ka tas nav Niklaus. Jo Niklauvam arī, tomēr ir savs rokums. Tad skatījos, ka tie ir Helmuti. Es sen nebiju dzirdējis. Man liekas, Helmuts, es nezinu, ko viņš vispār viņš ar tevi sadarbojas. Es zinu, pirms tam jau mums bija vēl tā relīze. Jā, Cruise kontrolas zēni. Jā. Un ko, es nezinu, agrāk es atceros, ka viņš ir baigi uz ārzemēm ar visu Kalifu bija tur darbojas. Lil Wayne bija skaitījis viņa beati. Daudz jau to droši vien nemaz nezinu. Man liekas, vispār cilvēkiem, kas ir repā Latvijas, vajadzētu vairāk painteresēties, ko dara beatmakeri. Ir īpaši tāds kā Helmuts no Katapulta. Ar viņiem Katapult bija ar XO bija Helmuts agrāk, ar Emīlu kopā. Helmuts īstenībā, viņam ir tā vīzija arī diezgan liela. Viņš man, teiksim, arī palīdzēja, ka mēs izdomājām nosaukumu Jauda. Atklāšums. Viņš uzreiz pateica, kruts nosaukums, bet obligāti rakstam viņu ar Y. Kaut kādu fišku iztaisam. Tā bija arī viņa ideja par jaudu un Y tieši. Un tas man iedeva pavisam citu kaut kādu trendu un vizuālo identitāti tam visam. Viņš ir daudz arī palīdzējis man ar dizainiem, vizuālo identitāti. Viņš Hučupam kolekcijas ir palīdzējis taisīt logotipus arī daudz, apģērbu kolekcijas. Viņš ir tāds čalis, kas daudz interesējās par hip-hop, par streetwear, par urbāno kultūru. Tā kā viņš noteikti arī bija nozīmīga atslēga šī albuma skanējumā un tā tālāk, jo viņš no sākuma bija atbraucis šeit ap 2020. vai 2021. gadu, un viņš bija atlasījis arī diezgan daudz man beats, un man vispār kaut kā nebija iedvesmas, un es kaut ko sāku rakstīt uz tiem beatiem, un nerakstījās, tad, var teikt, mums vispār viss nokrašojās. Un tā mēs vēlreiz ar otro vilni nācām augšā, un tad Niklaus arī vairāk iesaistījās. Tad mums pagājušajā gadā, principā, šī gada pašā sākumā bija tāds neliels mītings pie Helmuta mājās, kur bija Niklaus, Helms un es. Un mēs viņam bija tāds koncepts izdomāts, aptuvens, bet arī. Un tad ļoti aktīvs bija Niklaus. Niklaus tikai mūsu WhatsApp čatā meta diezgan daudz foršus beats, jo Niklauvam bija diezgan laicīgi jau šis te pazudušais dēls snipets un arī maisiņš vajag snipets, jo viņam bija patiesībā gada sākumā. Un tad tas viss kaut kur pazuda malā nonāca, tad atkal tur tā viss tā periodiski. Tad atkal bišķiņ es jūtu, kad enerģija pazuda Niklauvam uz beigām, jo viņam pašam savas kaut kādas lietas dzīvē ne līdz galam likās kopā tik varbūt forši kā gribētos, un tad varēja just, ka viņa bišķiņ tas apkārt esošie notikumi, kas ir viņa personīgie, tie bišķiņ ietekmē viņa arī aktivitāti albuma kontekstā. Un tad atkal Helmuts tā kā baigi ieslēdzās, un tas bija tā uz maiņām, var teikt. Es tur pa vidu tā kā surfoju, bet diezgan daudz šoreiz Helmuts arī šajā albumā palīdzēja. Un, kā es jau teicu, nozīmīga atslēga arī šajā albuma skanējumā, tapšanā un fiškās un prikolos un tā tālāk. Jā, tiem, kas nezina, Helmuts, man liekas, viens no tādiem, viens no senākajiem, varētu pat teikt arī. Helmutam laikam tas skaļākais moments viņa dzīvē, kad ir tas Nipsey Hussles uz viņa beat, ir
skaitījis Tyler, the Creator, uz viņa beata ir skaitījis, Lil Wayne ir skaitījis, un viņš ir, uz viņa beata ir žurnāls amerikāņu XXL, kas kādreiz nāca fiziski ārā. Tad uz Freshman vienkārši kaut kādā 13. vai 14. gadā, kur ir MGK, Machine Gun Kelly un visi pārējie tur arī ir, es neatceros, tad visi reperi, tur ir kādi 3, 4, 5 reperi, kas vēl joprojām ir samērā aktīvi un lieli. Viņš tajā gadā izvēlējās viņu beatu un uz viņa beata uzrapoja cik tur 7 vai 8 lieli tā brīža freshmeni. Un daži no tiem freshmeniem vēl joprojām ir spēlē. Kas tas bija toreiz? DJs Drama nebija tur? Jā, DJs Drama bija tas, kas lēja pie pults. Jā, exactly, jā. Jā, tā kā daudzi gan jau nemaz nezin, ka ir beatmakeri latviešu, kas ir darījuši lielas lietas ārpus Latvijas. Parunāsim drusku par šmotkām. Jā. Man te tāds jautājums radās, jā. Es atceros labi laikus no 079, jā. Es tev varu pastāstīt vienu gadījumu, cik viegli ir skriet ļoti, ļoti platās samtas zaļās biksēs. Ar baltu strīpu. Man liekas, melna viņai bija. Okay. Jā. Es atceros to laiku, ka es ieraudzīju kaut kur samta kostīmu tev. Kaut kādā koncī, kaut kādā vidikā. Zini, kas par prikalu? Karoči bija no sākuma tā, ka es dabūju vienu tādu cietāku samtu, kurš tā nekrita baigi lejā. Pēc tam, ka mēs ražojām, tur bija diezgan viegls samts, un viņš tā krita lejā un beigās bija tāds. Man liekas, es trāpījos uz to, kas krīt. Krīt lejā, jā. Jo es redzēju, ieraudzīju to samta kostīmu, man bija kaut kādi 16 gadi varbūt. Un man pīzdēts, kā izšāva kortis, man pīzdēts, kā viņu vajadzēja. Un es atceros kaut kā tajā laikā pat nevarēju vairs īsti, es nesapratu, kur dabūt, kas kā, un es atceros, Picēt bija veikaliņš kaut kāds, kur varēja nopirkt. Tur es nopirku zilo Riga rekords šito te... Pandā? Nē, tas zilais, kas ir tas... Es sapratu... Sviedra... Jā. Es nezinu, kāds ir sweatbands. Sarkano bandānu nopirku 079 un zaļas samta bikses, un viņas bija rīktīgi platas. Karači, man ir kaut kāds bildes kaut kur mētājs, kur es stāvu viņās un izstās, ka es kleitā stāvu. Ja viss ir savilcies kopā, jā? Vienkārši tā kā tāds stumšs, jā, tā kā svārki samurai kaut kāda izstāst. Un es atceros, es vienreiz mācījos Āgenskalnā. Jā, tajā laikā es mācījos Āgenskalnā, tur vienā skolā vienu gadu. Un dzīvoju Zasā, un es gāju no skolas. Un man 3... 14. vakarā, Nē. Nu, es... Pofik, whatever. Huņi, karoči. Whatever, it is what it is. Karoči, un gāju pa ielu pa tā tramvaju, kas no centra Āgenskalna iet uz Zasu. Otrais. Jā, tas tramvajs lietas, kas pa to ielēju, un tur trīs, es teikšu, mužiki, nevis čaļi stāv. Nu, un klasiskais jautājums. Ej, jēs kurīt? Es tā pagriežos, viņu pāri ielai stāv. Es saku, cipa ņietu. Un viens no viņiem kaut ko tur pateica, kaut ko tu čo pīzdīs, šās nahuj. Šās pasmotrim, blē. Un viens no viņiem, es tikai redzēju, ka viens sāk skriet, viņi reāli, 25 gadīgi mužiki. Jā. Skars. Un 3, un viņi visi, man liekas, pat viens sāk skriet, un visi man pakaļ. Un es tās zaļās samta bikses... Pīpēt te gribās. Tā. Hops, bļē, tā kā kleitu uz augšu. Un pa to ielu neatskatoties, man liekas, kādu kilometru nomauc. Un beigās, protams, es skatos, tādās izdzīvošanas situācijās vienkārši tāds parādās kaut kāda ekstra stamina. Jā, šīs tāds nebija, kā saka, skriešanas, šīs nebija skriešanas treniņi, tās bija stila treniņi. Un es tieši visā tajā kostīmā savajā, tajā sarkano bandānu, zilotot, zaļā samta biksēs, viņi domāja, es esmu tā kā easy catch. Un jā, tas man stāsts par 079. Tie, kas atcerās, bet tu man kaut kur nesen stāstīji, es nezinu, cik tu to daudz esi vēl citur teicu un stāstījis 079 drēbi līnija, kas mēs varam redzēt kaut kā atgriežamies. Jā, būs tieši iepriekš minētais Helmuts, viņš tā kā grib atsevišķi tieši tam vairāk pievērsties un celt augšā, un pirms es diezgan nopietni gatavoju arī visu merču. Daļai viņš nonāks jau varbūt veikalā Hučop online un fiziski pirms koncerta, bet laikam daļa no dropā, es domāju, kā surprise tieši nonāks arēnas merču veikalā.
gatavojam atsaucas uz tālo 2000, 2001, 079 tādas atgriešanās moments. Es tagad nevaru apgalvot, cik mēs dziļi iesim iekšā un cik mēs to visu celsim ārā, bet ir tādi kaut kādi forši leģendāri momenti, ko mēs noteikti arī realizēsim vēlreiz priekš arēnas, jo pirmām kārtām nāks visdažādākā vecuma cilvēki, kādam es asociējos ar cieņu un mīlestību un ar 079, kādam es asociējos ar neonu pilsētu un stilu, kādam varbūt asociējos ar pavasaru un jaudu. Un tā tālāk, tā kā būs tādi interesanti pāris dropi. Un, protams, arī viss, kas saistīts ir ar jauno albumu 1979, tas mērķis šādi tagad tieši tādā tapšanas stadijā. Mēs lēnām viņu sākam pludināt iekšā, bet viņš vēl, kā saka, vēl vairāk tas būs burtiski pirms pašā koncerta vai koncertā iekšā. Tā kā, jā, ņemiet līdzi kaut ko finansiāli, jūs gribat kaut ko dabūt, jo grūti teikt, vai mēs pēc tam to vēlreiz metīsim ārā vai nē. Iespējams, ka tas tādā vienā dropā iznāks un viss, jā. Viena iespēja, tā kā ņemiet ātros kredītus. One chance. Ņemiet ātros kredītus, aizņemieties no draugiem. Vai arī tukšojiet savas sūciņas, algas kartes un tā tālāk. Ozas vispār, es tagad, kad tā patinu laiku atpakaļ, jā, labi, tagad ir pierasts redzēt visādus frīkus uz ielām. Bet Ozas, man liekas, tajā laikā, man liekas, tur vajag tajā laikā, tad, kad bija cieņa mīlestība, tas laiks 079 tā tālāk. Riekstiņus vajadzēja iziet, izbraukt ārā ar, trīsriteni, uzvilkt platākās drēbes, krāsainākās, savilkt ap galvu, bandanas un tā tālāk. Tur... Jā, un Ozis, man liekas, bija viens no retiem, kurš nebaidījās tādā ziņā izcelties. Un paņemt vēl bulterieru pie ķēdes un braukt ar riteni pāri Daugavai un bulterieris skrien blakus. Jā, vēl grili zobos. Un jānokļūst līdz vecrīgai un jāpafleksē pie brīvības pieminekļa. Jā, to es saucu par drosmi. Jā, kas te mūsdienās? Mūsdienās jau visi darā, visādi huņi un tā tālāk. Tā kā tu esi tādā ziņā, man liekas, tāds atkal trendsetters, atkal pamatlicējs kaut kam, atkal vārtu atvērējs. Ja? Un es gribēju tajā sakarā paprasīt, vai atceries kādu gadījumu, konfliktu situāciju dēļ, tieši tāda, dēļ tava dripa, dēļ tava stila un kaut ko, kas ir bijis. Tā kā es tikko stāstīju par to Āgenskalnu. Jā, nē, zin kā, kaut kāda noteikti bija, bet principā, zin kā, bija arī slāva, tā kā tāds community pie Vecrīgas, kas tusē, jo tajā laikā tā kā hip-hops nāca iekšā, Fujis bija iznācis tas albums The Score, un vispār hip-hops tā kā tādu Wu-Tang zīmes zīmēja uz sienām, bija Wu Nils un Wu Max rakstīts uz sienām, un tur džeki tur ritīgi Wu-Tangoja, un tā tālāk. Un respektīvi bija īstenībā vēl viens tāds tusiņš hip-hop, un viņiem vienkārši nepatika, mēs jau bijām bišķiņi populāri un atpazīstam kā grupa Fact, un tad tur bija tieši arī Reis no RDK un vēl džeki arī no nevis Slons, bet Kapats no kā viņam tā grupa saucās, es jau tagad piemirsu, Ņedima Bez, jā. Bet mēs viņiem tad vēl nebijām tusiņā, viņi tur breikeriem kaut ko Vecrīgā tusēja kopā, un tad viņi parasti kaut ko mēģināja tur mums uzdirst vai pateikt, šitie tie reperi, kas, viņiem zījā bišķiņi varbūt, nezinu, skaudu vai neskaudu, laikam jau skaudu tomēr, kad mēs jau kaut kādu vienu panākumus tur, un tad mēs tur reiz kaut ko lidojām iekšā, tur ar viņiem dirsāmies, tur vienreiz mēs tur konflikts tāds lielāks sanāca, jā, bet tā, kad baigi globāli, nē, vairāk bija tā, kad mēs jau sākām taisīt, atceros, ka mēs sākām taisīt Mērķa lielā jau Zebras tos tusiņus, par ko var manā dziesmā Rīga arī vairāk paklausīties, tieši mana Rīgā ierakstā, tur tieši atsauc uz to brīdi 2090. beigas, 2000. sākums, kad mēs katru reizi Mērķa lielā, tas ir principā turpat, kur piedāvā telefonus nopirkt un pārdot un tā tālāk pretī cirkumu, tādā ne pašā labvēlīgākā un foršākā vietā Rīgā taisījām tusiņus, tur dažreiz gadījās, jo tur tajā bārā, lido iekšā brīžiem tādi, cilvēki pilnīgi no citas puses un tā tālāk, un tur dažreiz sanāca tā, ka vienreiz tur bija tāds... Tā vārtrūmīti tāda iekšā, tajā vārtrūmē, man liekas, ar kaut kāds Rasborgs. Jā, tur dažreiz atceros, bija pāris reizes Rasborgs, ka tur kaut kas bija Remoha, jau tur nāca pie mums ciemos, un kaut kas tur bija latvieši ar krieviem, bet visi no viena, kā saka, visi reperi, bet kaut ko bija sadiršies. Tā vienreiz kaut kad arī bija, ka no rīta tur ielidoja, kaut kas bija sadirsies pa dienu.
ne pa dienu, bet vakarā bija sadarsies kaut kāda cilvēka grupa, un tā cilvēka grupa, tad, kad beidzās tusiņš, gaidīja ārā mums visus, tad mēs iznācām, un tur kaut kāda cilvēka grupa, un mēs kaut kāda liela cilvēka grupa, tad tur tad jautri gāja, bet, bija pāris reizes, ka mēs tur arī vienreiz mēs ar Giuseppe kaut ko gājām, un vēl tur Gustavs laikam, un kaut kāds čūks uz Čakielas pārielē, kaut ko Giuseppe teica, šis kaut ko tur blāta, un ko mēs tur kaut ko, jā, 3 rubļā kaut ko sākām dirsties, viņš izrādās kaut kāds ļoti, ļoti spits čalis bija izrādās, viņš kaut kā, mēs tur vispār viņam neko nevaram izdarīt, un tā viņš mums bija pamanījis, tā viņš mums vēl kaut kur vecrīgā arī ķēra, skrēja tur pakaļ mums, bet tieši, kad vispār strīčups atvērās, tad bija tieši tas baigais bums no Krievijas puses atnāca tas viss, jo tajā laikā 2000 sākumā nenormāli aizgāja šī skinhead visu dvižuha tieši Krievijā, jo tur bija laikam tie tirgi, visādi tur gruzīņu tirgi un tā tālāk, un tur bija kaut kāds tas tīrīšanas aspekts tieši Maskavā, ka tur kaut kā krišoja un kaut kā tālāk tos visus tirgus tur neatceros kāds. No turienes atnāca tā kultūra, kad ir skinheadi un baigi arī šeit Rīgā vienā brīdī bija, viņi Vērmanītī tusēja un vēl arī Vecrīgā tusēja, un tad pāris reizes atceros, tur bija tādi cilvēki, kas vienkārši strīčapā skrēja iekšā un teica, taisa durs ciet. Vienkārši taisam durs cietot kaut skinheadu grupu, vienkārši skrieja pakaļ. Vienā no tādiem skrējieniem es pats piedalījos arī, ka mēs kaut ko pa dienu sadirsāmies, mēs gājām, skinhead gāja pretī, mēs kaut ko, un es kaut ko sāku ar vienu kauties, tā kā, un pēc tam vakarā mēs visi šponi ņēmām kaut kur prom, mēs skrējām no Vecrīgas virzienā uz Vaņšu tiltu. Man tur kaut kur tas 140 smērses vēl stāvēja. Es, saku, jūs, skrieniet, un es saprotu, ka es tālu neesmu, ka es, atveru durvis, ielec iekšā, nolaišu beņķu un vienkārši, guļu tā kā tāvēs iekšā. un krēzī tādi bija momenti, bet forši, ka viņi nebija ilgtermiņā, viņi visi tādi pārējoši bija, tas nebija tāds, ka tas notikās gadiem, bet tādi baigi skaļie un zīmīgie, nekas tāda, nekas mega tur tāds, ka tur līdz baltām pelītēm un tur nekas tāds tik trāk nebija. Jā, atskaita, man liekas, viens no mega tādiem pasākumiem, par ko gan jau tu esi stāstījis, vai arī cilvēki jau tāpadās ir dzirdējuši citur par to baigi neiegrimsim, bet par to Ventspils gadījumu. Jā, tas bija, man liekas, tas jau bija bišķi vēlāk, tas bija 8. 7. Jā, tas bija, cik man stāstīja, diezgan hardcore, kad cirviem pakaļ jums tur skrēja. Tas bija ļoti hard, principā, jā, šarauts Ingaram. Ingars tur nebūtu, man liekas, tur vispār viss būtu daudz savādāk. Jā. Ingars tur baigi razruļilu visu toreiz. Tas bija crazy, jā. Jā. Ja jau mēs te sēžam pie viena galda, man te tāds vēl viena lieta tāda, kā sausi atausa atmiņā, jā, kaut kāds, kurš tas bija gads 2009. 10. Tas arī, man liekas, tas bija laiks, ka hip-hops Latvijas viņš tā nebija tādā baigajā, kulminācijā, un man liekas arī, tas nebija arī katrā ziņā tavs augstākais punkts karjerā, vai ne? 100%. Jo es atceros, savs tas, kā es iepazinos vispār ar Ozolu pirmo. Es nekad mūžā nebiju tā kā, ar tevi runājis, redzējis, tev bija, bet tu man stāvējis. Un tad, jā, ka tur viss tas organizējās un tā tālāk. Es atceros vienkārši, prikolu, kad es stāvu. Mēs sarunājām, braukt pirmo dziesmu ierakstīt pie Kausa uz Juglu. Toreiz Juglā bija studija. Juglā mēs rakstījām pirmo dziesmu. Jā, pirmo dziesmu uz Oriolu beata, mēs neatceros, kā viņi sauc. Pēc tam mēs viņu vēl tajā Street TV arī repojām, jā? Man liekas, ka jā, bet es varbūt kaut ko jaucu. Un es atceros, ka visi mēs tur sarunājām, jā, tur, ka Nātra toreiz to visu organizēja. Tie, kas nezina, jā, Skutels, Rais, Nātres, Sudraps, tagad vai Jērak, agrāk, Ozis, seši cilvēki, jā, mēs bijām. Un projektu taisīt. Un es atceros pirmo reizi, ka es stāvu pie Barona centra, mēs sarunājām, ziema bija karači, un mēs sarunājām, ka mani savāks. Man kas tur Nātra vai kas, reku, mēs ar Ozi braucam, tūlīt mēs tevi savāksim. Un es ārā stāvu. Un es kaut kā biju dzirdējis, vai redzējis, vai dzirdējis, ka tu tur ar 7. behu braukā, tajā laikā, pa Čotnam marši. Un es tā stāvu un skatos, kur tas Ozols ar savu šiko BMW. Tā stāvu, un es esmu baigi jau nosauc, bijis tur kaut ko kavējāt, un es tā pēkšņi, skatos, nāc šurpais krustojuma apstājos, es tā. Skos, Ozis ar vecu sābu galīgi sagribējuši piebrauc. Tas ir tās ekspektācijas, ka Ozis tūlīt piebrauks ar 7. behu, un viņš piebrauc ar vecu sābu, un tur vesels bars iekšā sēž.
Reperu, cīpa, davai braucam rakstīt dziesmu. Tas bija krūts melns sāps, jā, es atceros. Es atceros, tā bija pirmā reize, kad es iepazinos ar Rozi, karāč. Bet man liekas, es nezinu, kā tev tur bija, man liekas, vai tev nebija cita vēl mašīna vai Range Rovers. Nē, man tieši tā bija, jā, man liekas, pēc tam bija Range Rovers. Man bija tā, ka es tieši ņēmu dzīvokli un es tieši pārdevu to 7. jau tādu, sadauzīt, kāds viņš pēc Ventspils bija sadauzīts. Tas tieši bija pēc tā, man liekas. Un es viņu pārdevu, lietuvieši atbrauc pakaļ. Un tad es vienkārši nopirku, man tur prioritāte bija ar nekustāmo īpašumu izpirkt ārā tajā brīdī, zin kā. Un tad man vienkārši vajadzēja kaut braucamo, bet es paņēmu, bet man es parasti sābu fans, man vecie sābi nenormāli patīk. Tas nebija pats vecākais, bet tādā ziņā viņš ēd baigi daudz, un kaut kas man tur vienreiz man uzvārījās tur motors, tur kaut kas tur gāja ritīgi ar viņu greizi, labi, kas pēc tam tika no viņu vaļā, bet jā, tā kā pabraukājām ar sābu. Jā, pabraukājām ar sābu. Mēs, man liekas, Katignā ar viņu arī uz Liepāju nebraucām filmēt to video klipu. Nespēlēs rugunu. Tas jau leģendārs stāsts, jā. Kā tev liekas, mēs sākām runāt par savas bišķiņu. Es vienkārši atcerēju šito, kā es ar tevi iepazinos, tāpēc es gribēju pastāstīt šo storiju. Bet kā tev liekas, kas pietrūka savus? Man liekas, ka tajā, jā. Viņš bija tāds, man liekas, ka pārējā brīdī jau vispār izdots ieraksts. Mēs bijām tādi, kā saka, street reperis saturisks. Viņš tāds strītīgs ļoti tas ieraksts bija, jā, tāds pamatīgs, bez tādām atkāpēm, bez kompromisiem. Tur laikam nebija ļoti daudz singlu, un man liekas, tas bija tas brīdis, kad jau Lil Wayne jau sāka, kā saka, super slim tīģera leggingos staigāt pa skatu un vilkt supra botas, un tas bija, man liekas, tāds brīdis, kad mainījās vispār tas viss. Bet arī šeit lokāli, man liekas, ka vienkārši bija tāds brīdis, kad nebija pat kur īsti iebīdīt to saturu, nebija nekāds mēdījis, kas varētu baigi atbalstīt mūsu visus. Jā, es atceros, vienīgais, kas mums bija ar interviju, laikam, kad mums āc ar Letu, laikam, kaut kādā pie tevis veikalā, laikam, bija. Jā. Un tas arī viss, laikam, no tādiem kaut kādiem promo pasākumiem. Gan jau arī promotions pietrūka, jo, jā. Bet man tas bija tāds pārējais periods, un principā, jā, kā tu saki, jau nebija tādi izteiktu mēdī, tā kā tagad ir atsevišķi radiostacijas, kas spēlē šo mūziku. Tad, principā, bija tās radiostacijas, kas jau izsena šeit ir, un viņas, kā saka, savā formātā strādā, viņi nepieļauj nekādas, kā saka, jaunājums. Mums arī īsti nebija, man liekas, saturiski nevienas dziesmas, kas baigi varētu kaut kā skanēt radiostacijas. Tādas jau uz masām nebija, varētu tā būt. Undergrounds. Nav noslēpums daudziem, varbūt dažiem vēl ir, ka tev ir lielais koncerts arēnā 28. decembrī, vai ne? Jā. Un, kā zināms, tavi koncerti vienmēr ir interesanti ar šovu elementu dažādību. Pieņemsim, tur visādi CO2, tas jau vispār standartņiks sev ir. Tur grobiņā es atceros savu ģuha, tev tur stāvēju skatus, kur pēc tam tika izdemolēta, kas likās ļoti krūti. Jā, varbūt var pateikt, pastāstīt kaut ko mēs varam sagaidīt arēnā. Interesanti. Jā, arēna lēnām ieskriesies, uzņems ātrums, jo pirmā koncerta daļa būs samērā vēl tāda noslēpumaina. Mēs līdz galam neatklāsim visas kaut kādas trumpjus. No otrās daļas tam mēs tā pa īstam sāksim kurināt un sāksies tāds īstais, kā saka, rekvizītu iesaistīšana un vispārējais šajā te koncertā. Būs, es domāju, ka pietiekami daudz interesantas lietas. Pirmkārt, daudz rekvizīti, labs noformējums, LED ekrānu. Uz LED ekrāniem mēs ļoti daudz ar Borzmu čaļiem strādājam, šarauts Borzmu čaļiem. Ja viņi man redz, viņi man palīdz ar 3D visādiem prikoliem un tā tālāk. Un bez tā visa arī noteikti daudz viesi. Varbūt var atklāt kādus no saviem viesmāksliniekiem. Rīga gospel koris, Kristīna Prauliņa, Prūsaks, Zancis, Roļiks, Gustavs, Papačī, kas vēl kā tēt aizmirsīšu, Kurts, jā, sorry, ja kādu aizmirsa, tad tas paliek pārsteigumam. Un viens ļoti, ļoti zīmīgs un liels populārās mūzikas pārstāvis, iespējams, jūs noprotat, par ko es runāju. Jā. Es apmēram sapratu. Jā. Starp citu, jā, mēs par šito uztaisīsim Instagramā konkursu Yes. Par šo. Šīs droši vien jau būs iznācis, bet... Hote arī, hote. O. Yeah.
Vēlējos pateikt, ka Hiphops LV top 5 speciāli izlaidums, kas skan kā vienmēr 101 FM EHR latviešu hitos. Šajā raidījumā atklāsim šī gada rapa singlu topu. Tā kā tas būs ļoti speciāls raidījums, nepaliet garām. Ja paliet garām, tad lasi Hiphops LV vai arī skaties EHR FM atkārtojumu podcastu sadaļā. Kauna Tribes. Kauna Tribes, Ozi, es zinu, ka tev točna kāds ir jeb repa pazoriši tavējais. Pastāst varbūt. Kroči, es jau kaut kur biju teicis, bet mēs braucām kaut kāds pie Krievu robežas. Latgalē bija kādreiz tāds festivāls, aizmirs, kā viņš saucās. Un viens čalis, kas kādreiz bišķiņ ar mums tusēja kopā, viņš bija bundzinieks no tās puses. Un viņš bija sarunājis par kaut kādu honorāru X, mums to koncertu tur. Un tas bija tāds super low priekš maniem vēl moments, kaut kāds 9. vai 10. gads. Savs ir savs laiks, jā. Apmēram, jā. Un, karoči, mums familijā bija tāds darba rūķis, tāds Mitsubishi kaut kāds pa 200 eiro mašīna tāda. Galīgi dead. Viņam motors nenormāli strādā, viņš tāds izrūsēs tāds. Nu, viņš tāds bija tur kaut kur braukt pēc kaut kāda, jo man ģimenē tur ar pārtiku nodarbojos, tad viņi visu laiku viņu jūzoja hārdā vienkārši. Nu, viņš tur tika. Un man kas tad, laikam nebija tajā brīdī mašīna, un tajā dienā mana mūterīte kaut kur brauca. Viņai kaut ko bija sadozījusi aizmugurē, jo bagāžnieku tam Mitsubishi, viņš kaut kāds tāds, es aizmirsu kāds malos, kaut kāds 90. gadu automobīls. Un viņš, karoči, pirmkārt viņai bija aizmugurējais, vai nē, laikam, karoči, viņa tajā dienā bija braukus uz atpakaļ, izsitus aizmugurējo logu tajā mašīnai, jā. Iedevu kaut kur iekšā ručkā. Mums vakarā jābrauc ir, uz to pasākumu. Tas ir kaut kur tālu, kaut 250 km pašā pie pašas robežas. Un, karoči, es ar nātri braucam ar to mašīnu, ar izsistu stiklu, malcam uz turieni. Atbraucam, nomačiem, tur cilvēki nav daudz, nav arī galīgi maz, bet tā enerģija kā laba. Un pienāk tas organizators. Mēs pirmkārt iebraucam iekšā ar tādu, tādu 50 eiro Mitsubishi, viņa vēl aizmugurē izsis stikls. Viņš tāds, ok. Reper atbrauc. Kad mēs nomačījām, viņš tāds nāk, man dod honorāru. Es tāds, pagaid, ar šo jau mēs atpakaļ nemaz netiksim. Viņš saka, nē, nu tā tas čals tur runāja, tā bija teikts, tā jūs runājat. Es saku, nē, vecīt, nu tā nevarēja būt, ka tā runāts. Kroči, es tā nospļāvos, paņēmu to pīķi un braucām atpakaļ. Mēs kaut kur vispār nebija spēka atbraukt, galīgi acis varās ciet kaut kur. Mēs kaut kādā Rēzeknē vai kaut kādā benzīnā tā kā paliekam vēl gulēt, stikls izsistē mašīnā, mēs guļam vienkārši. Čoks mums iedevis honorāru kaut kādu vispār smieklīgu vienkārši, nu tur par ko benzīnu var ieliet no sērijas. Hotdogs nopirkt. Jā, un vispār tāds panč, tāds smags panč pa seju tu brauc. Tu esi nobrauc kaut 4 stundas kaut kādu mistisku vietu, tev ir īsi stikls aizmugurē, tev iedod kaut kādu nesaprotamu honorāru, kaut kādu ļoti ņirdzīgu, simbolisku. Tu vispār nav spēka atbraukt, kur guli tajā mašīnā vienkārši naktī. Tu ir gauks, tu domā, dēm, kas notiekās, kur es esmu, kas tas ir pa punktu manā dzīvē? Tas varētu būt zemākais punkts. Tas viens no zemākiem, jā. Vismaz tajā kontekstā un kā mums tur uzņēma un kāds viss izskatījās, jā, kaut gan, ja godīgi, man tas bija, man liekas, ļoti normāls, bet tāds, nu tas iepakojums bija ļoti sūdīgs, jo man liekas, ka es tajā brīdī, man atkal to pašu dzīvokli tur pirku ārā, man ir kaut kāds cits prioritāts bija, es to naudu pilnīgi virzīju uz citu pusi un tā kaut kā, bet tādā, nu, ja no malas skatās, tad izskaties ļoti bēdīgi. Nu, ar to honorāru vismaz viena mēneša dzīvokļi kaut kādam tur komunāliem vai kredītam nepietika. Nē, mēs principā benzīnam labi, jo turien atpakaļ, man liekas. Un pa hotdogam. Pa hotdogam un mājās. Mēs hotdogam nesanāca. Ūdeni tik bišķiņ iesipot. Dekorācijas uz galda mums tas stāv kā vienmēr. Yeah. Es nezinu, kādas ir tavas attiecības ar alkoholu. Gan jau, ka normāls, ne? Vidēji glītas. Mēs varam paņemt, ieraut. Mums atļāva. Starp citu, jā, man katru reizi atļauj izdzert vienu pudeli. Šito es mēģināju. Es labi, davai ierausim ais. Nu, paprovēm. Mutīt. Tā, tīri simboliski. Nav jau nekāds pāļa bazars. jā. Nu, tad par vanila ais. Davai. Kauna Tribes. Man ir vēl viens repa pazorišs saistīts ar Ozi. Vai tev kaut ko izsaka
vārdi, skrīveri, smilšu čupa. Es vēl atceros. Kaut ko bišķiņ atceros tagad. Jā, nu tas bija gadījums, kad es kaut kad pirms 2... Tas bija atkal kārtais gadījums, pēc kura es nelietoju alkoholu 7 mēnešus. Toreiz, karoči, es biju aizbuhājies skrīveros tur pie radiniekiem. Un es nezinu, kāpēc 3. dienā izdomāju uztaisīt Instagram laivu. un tajā laivā bija arī Ozas ienācis. Viņš tur, bija tā, ka bija tur smilšu čupa pagalmā, jā. Nu, privātās mājas pagalms, tur smilšu čupa tāda liela, un es uzliku telefonu. Un es gribēju ielikt viņā uz galviņas, bet ar pliku dirsu. Tā kā es noģēju bikses, ieskrējos un tajā smilšu čupā laisu uz galviņas, un es pēc tam skatos Ozis tur un met zinu raudošās seiņas. un pēc tam, jā, tur mums bija, mēs tajā laikā rakstījām ar Iviju un Veideru albumu, un tad viņiem tur baigi man vajadzēja atpakaļ, es tur biju bišķiņ tā kā aizballējies, un tad nākamā dienā man zvana telefons. Veiders saka, nāc ārā. Viņi bija atraduši adresi, kur es esmu. Un es laikam nevarēju braukt. Tur bija Dorotija, Veiders, bet pie stūres vienkārši mašīna. Es izēju ārā, skatos Veiders, Dorotija un Ozis stāv skrīveros vienkārši. Blakus taču smilšu čupai un jau čeko, kuras tur vakaras lecis. Nu jā, viņi atbrauc man toreiz pakaļ savāk. Man jāizved atpakaļ līdz Rīgai, jo es biju norāvies bišķiņ. Te nu mēs esam. Un es toreiz Ozim vēl apsolīju, ķipa, ja Ozis man pakaļ atbrauc, tad čistos kādu laiku ir jāpārstāj. Toreiz es 7 mēnešus nelietoju alkoholu, un tas bija labs periods manā dzīvē. Bija vērts braukums. Sīka runā! Esam atpakaļ! Sīka runā ātrijā jautājumā. Kurai dziesmai visbiežāk aizmirst tekstus koncertos? Superhypam varbūt. Katru reizi? Es karoči, cerēs pirms orā pantā, kā viņš sākās, tā. Jā, šitā. Labi. Bet, tas ir ok, pilnīgi, kad aizmirst tekstu, ņemot vērā, cik tev daudz dziesmu ir. Tas ir, es nezinu, man liekas, es arī aizmirstu visām dziesmām visu laiku. Karoči tā, nākamais jautājums. Arī jau izveidojies par kontroli jautājumu, par cik es jau viņu visiem uzdodu. Kad brauc pēdējo reizi sabiedrisko? Ar vilcienu, citreiz ar vilcienu. Brauc kaut kad nosk, pirms kaut kāda pusotru mēneša, vai kad es vēl riteni brauc, baigas lietas, bija sabarat, kad man dubultbleķi nav ritenim. Tad man nācās līdz augstskolai turībā ar riteni braukt. Ne riteni, bet ar vilcienu. Jā, vilcienu tik pa laikam. Dažreiz, kad laika apstākļi slikti, ir es ielicu vilcienā. Cilvēks skatās tev vilcienā? Jā, skatās pa laikam, bet es ar viņiem skatos. Mēs ap divu tādu. Kuku redzēts? Cik stundas ir Ozola diennaktī? Jo, kā zināms, mums visiem viņas ir vairāk kā 24 paļubom. Man sanāk, es pēdējā laikā baigi agri ceļos, jau pa 8 kaut kādiem, 9 vēlākais, un tad es jau kaut kur 11 rūvos ārā. 11 jau tās bez baterijām tāds. Vakar ar 11 aizgāju gulēt vakar. Pāragri priekš reperi, pāragri. Bet tāpat no 8 stundas miega sanāk? Jā, laikam tā sanāk, kaut kāds 8. Tici tam mītam, ka pietiek ar 4. Kad daudz saka, es 4 tikai guļu un haslo visu laiku. Vienā brīdī, man liekas, apsīkstāks, ne? Jā, man ar tā ir bijis, ka es tā daru. Nav. Nē. Jā, ilgtermiņā tas nestrādā. Cik sneakeri pāri tev ir? Kaut kur zem 100 bišķiņi. Zem 100? Zem 100. Man vēl ir kur tiekties. Tu tīri sniegu savā pagalmā? Diezgan bieži sanāk tīrīt. Pēdējā laikā tīpaši. Jā, tā ir katra ziema tāda, jā. Vasarā Eva, ziemā ģirts. Jā. Vasarā sniegu tīri Eva. Vasarā pie zāles strādā Eva, pie sniega strādā ģirts. Jā.
Vēl viens kontrola jautājums. Mūsu klasiskais, tava sliktākā darba pieredze, sliktākā darba vieta. Vispār es strādāju tādā, tā kā kaut kur algotu darbu pie kāda. Es biju praksē, kad es mācījos augstskolā turībā. Man bija prakse Latvijas Krājbankā. Uz Maskavas ielas, tad, kad tramvajs iet pa Maskavas ielu, tur bija Krājbankas filiāli. Un tam bija jāapkalpo viss, jāpieņem. Un tur daudz pensionāri nāca, un viņi visu laiku ņēma ārā savējās pensijas. Bet man bija kaut gada 18, tā bija tāda, principā, 4-5 dienu vai nedēļas pieredze. Bet tā nebija tā kā sliktākā tava darba pieredze. Nē, zini kā, tur vajadzēja ļoti visu ātri saprast, vajadzēja visu laiku viņam izmaksas taisīt, tām pensiju izmaksas taisīt. Tur bija tā, ka kaut kā tik galā, tur asistējot Krājbankas pārstāvjiem, bet leģendārās Krājbankas pārstāvjiem. Krājbanka arī minēta, starp citu, ir jaunā manā albumā, dziesmā Maisiņš, paklausieties. Maisiņš vajag. Bet tāda ilgtermiņā nē, es tā pa īstam nekur neesmu strādājis. Nē, visu laiku sāc savus haslas kaut kāds. Un man liekas, ja tu dari savam haslam, tad to nevar saukt par sliktu darba pieredzi, jo ir visādi grūtās dienas, labās dienas, bet tas viss tāpatās ved uz tavu to mērķi un tavu, tā kā tas viss ir. Ja tu kādam citam tur ej pazemoties, tur tīrīt, es nezinu, kā tur mums daži tā ir stāstījuši. Nē, mēs tur haslojām, sākumā mums, nāca tā kā viegla nauda, bet mēs veselību arī laidām lejā, jo mēs tur, mums bija konču nedēļas nogalē, plus vēl kā 2-3 pārtija Rīgā, tad mēs to visu tur tā menedžējam, ielido nakts vidū no koncerta tajā pārtijā Rīgā, un tu tur spēlē tālāk vai DJ vai kaut ko, un baterijas jau sēžās nos, un tās baterijas parasti, vajag uzlādēt ar kaut ko nezinu, tur kaut ko bišķiņ paņem 50 gramus vai tā tālāk, un tas viss tur beigās. Beigās man bija tā, kad tajā gadā es atceros, ka bija tāds viens no zīmīgiem gadiem, tas 140 mērs visu laiku tika mests kaut kur pie Pulveru turņa, kur bija For Love and Money klubs, tur naktī pašvaldībnieki nebraukāja, nelīmēja stikerus visu, bet viņi no 8 rītā sāka braukt un līmēt. Un parasti iznāca ārā no For Love and Money un tā saprot, ka nē, tā mašīna tur stāvēs. Tad tikai vakarā viņai brauc pakaļ, un kad brauc vakarā pakaļ, tad viņi ir noparkojusies tur, kur nedrīkst parkoties, tad atkal jauns stikers ir. Tajā gadā, kad man tehnisko vajadzēja iet jaunu ārā, man tas viss stikers bija jānomaksā. Tur kaut 25 stikeri kāds bija uzlīmēti par to gadu. Tagad jau vairāk kā 3 maksas nevar dabūt, ne? Tev uzreiz liek to uz riepas to sūdu. Man tad, paldies Dievam, bez stikeriem braukāja. Tad nebija droši vien tā, kā tagad ir. Yeah. Tas pat nebija maksas stāvvieta, tā vienkārši bija stāvvieta, kur nedrīkst parkoties. Tas bija tas, kas 3 stūrīts pie Pulveru turņa. Jā, lielais tas laukums. Vienā pusē pieparkojamies tur un viss. Yes. Bet, otra puse jau tāpat parasti bija pilna. Tā, kas ir parka pusē, tā parasti ir piepildīta. Jā, ilgtermiņā sanāk tāpatās vairāk nopelnīt pa spēlēšanu un vispārējo, kā tu upurē to stikerus, tad viss ir kārtībā. Es tāpatās saku, ja tu taisot bāru dubultē tajās 2 minūtēs nopelni vairāk par 50 eiro, tad tas ir tā vērts. Teiksim. Yes. Kad pēdējo reizi bija ārzemēs, ko tur darīja? Wow. Es biju Lietuvā uz UK viena artista laikam koncerti, es aizmirstu Krūts īstenā MCs, un viņam ar skepti ir daudz treku un tā tālāk, es laikam aizmirstu viņu vārdu. Mēs bijām aizbraukuši, mēs tieši arī Vipers satikām, tur Niklaus bija arī Lofta, tā vieta sauc, kas diezgan populāra vieta ir Viļņā. Un pēc tam mēs tusējām viesnīcā Džakūzi, un viņš arī atnāca ar savu bandu. Artists, es aizmirstētu viņu vārdu. Viņš, starp citu, arī Helmuts, viņam pat beats bija kaut kāds devs Helmuts, un pat ar viņu bija bazarējis un tā. Bet tas bija interesants moments. Kas ir garākā rinda, kurā es stāvēju? Wow. Pēc snīkeriem kaut kad stāvēja pie viena no Rīgas veikaliem. Tā nebija garākā, tā bija agrākā rinda. Es kaut kādos 8 jau atnācu stāvēt rindā, lai dabūtu to Airmax. Air Max modelis, tur viss bija vienā, tā kā zīmīgākie modeļi bija, zīmīgākais detaļas no visiem modeļiem bija uz viena apa. Es aizmirstu, kā viņš saucās, tur bija kaut 17. gada relīze, laikam, tad es pastāvēju rindā. Bet man, principā, kur es izaugu un augu, manā mājā bija dzērienu veikals lejā. Tā kā man tā pieredze ar garām rindām un atmiņas diezgan spilgts, to bišķiņi arī var dzirdēt jaunā dziesmā Pazudušais dēls. Tur visu laiku bija tādas heavy rindas, jo šņabas bija deficīts Padomju Savienībā, un manā tieši mājā lejā bija dzērienu veikals, tur rindas bija zolīdas vecīt. To redzēt, kādreiz rindas pēc šņabi bija vecīt. Tas ir different, vecīt, tas ir different.
Tā kā tie, kas ieiet iekšā tagad visādos alkohola outletos un redz vienkārši tās miljardas pudeles un iespējas, kas jums tagad ir, novērtējiet, lūdzu. Novērtējiet. Vēl viens zīmīgi atceros par snīkeriem runājot, kad bija galīgi sīgs, bija Berga bazārā, bija viens tāds veikals, kur tirgoja kaut kādas velospēdu detaļas un visu kaut ko, un kaut kādā bezsakarā tur bija atbraukušas Converse kēdes. Converse kēdes kaut kādā 91. vai 90. vai 89. gadā Converse kēdes, tas bija ļoti nereāli. Tur bija arī nereālākā rinda, to es arī pastāvēju. Tā kā divas reizes, principā, viss ar apojumu saistīts. Nu, slikti. Bet šņabi nestāvē. Šņabi nestāvē. Ko šodien ēd brokstīs? Neko. Tā tad sanāk, Tuborg ir pirmais. Nē, kafija bija pirms tam. Kafija 1, kafija 2 un tad bišķiņ aliņš. Vien mutīt aliņš. Tas neskaitās. Mercedes vai Tesla? Man te kaut kas pačukstēja, ka nesen esot ar Teslu braucis. Nē, īstenībā es tā kā teorētiskas oldheads, man patīk tās vecās, tie vecie vintage auto, bet Tesla ir arī, zin kā, vienkārši, jo tie vintage auto, viņi plīs. Tesla savukārt iesēdies, uzlādē un brauc. Es pat nevaru izvēlēties. Brīžiem Tesla, brīžiem Mercedes. Vienīgais, tad, kad tev beidzās benzīns, tad daudz vienkāršāk ir atrisināt to problēmu. Uz ceļā tu apstājies ar kanniņu, aizēgot pāris kilometrus, nu labi, sliktāk gadījumā kāds 10 varbūt. Jā. Nostopēt var kādu. Man ir tā bijis, ka es stopēju, ja braucu uz šoseju, uz Jelgavas šosejas vienkārši kanniņu. Bet Tesla, man liekas, mums joprojām nav tik daudz uzlādes tie punkti, ka, ja tev ir Tesla nosēdusies, tad viņi viss. Nē, nu kā, galvenais, lai tev ļoti, ļoti garš pagarināmais. Līdz jau principā no Tesla tā kā ar telefonu tev visu laiku ir jāatško, tev ir jāmonitorē tā baterija, jo vispār nav labi, ja tu laidi zemāk pa 10 vai pa 20%, es neatceros, un nevajag arī uzlādēt visiem 100 līdz 80, ko var lādēt. Tā kā, nē, ja godīgi ir daudz spotu, man arī no sākuma likās, ka tu nelieto to mašīnu, tu tā nepamani, bet, kad tu sāc viņu lietot, tad tie spoti ir diezgan daudz, un pagaidām vispār nevienā brīdī nav tāds bijis baies aplausiens. Mēs tā vienreiz braucām, kad ar Teslu, ar Qmanu Teslu, mēs, kad filmējām Šadovniekus pie vienā tur 20 km no Rīgas. Un viss, es toreiz biju skaidrā, vispārējie tur bija, ierēbuši. Ļoti skaidrā? Ļoti skaidrā, jā, un mēs izbraucam ārā pa to meža ceļu līdz asfaltam, un es skatos, es saku, man klausies, jo mums bija padomā tur ņemt otru mašīnu kaut kādu, vēl vien, tur karš beigās mēs viņu nedabājām. Es saku, klausies, mums rāda, ka mums ir palicis 3 km nobraukt līdz Rīgai vēl 20 kaut kāda kapēkām. Jo mēs tā nepamanīju to? Nē, pamanīju, bet mēs kaut kā cerējām, mēs kamēr caur to meža ceļu izbraucām, tur bija sniegs, nokritās, vai kaut kas tam līdzīgs, karoči, vai dubļa, vai kas tur baigi nokritās pa to meža ceļu, kamēr tikām līdz asfaltam, es saku, klausies, baigies sūdi, tur nesējies. Brauc, un viņš vēl ritīgi iegriež muzonu līdz maksimumam. Mēs tur toreiz vēl Marko hotelē, kam bija... Sorry, mēs parasti slēdzam vispār visu ārā, pečku, visu rubiem nost. Qmans vēl ieslēdz muzonu uz pilnu. Mēs visi sēžam tur Marko hotelē, Qman, klausies, buļā, mēs šitā toši netiksim. Nē, tiksim. Mēs beigās pierunājām izslēgt muzonu, un tad mēs braucām klusumā bez pečkas. Un beigās bija tā, ka uz nulles mēs nobraucām vēl kaut man liekas 20 kilometrus vēl. Viņš saka, galvenais to pedāli neaiztiec. Gāzes pedāli, tā ritīgi, tā mierīgi. Un tā arī bija, mēs iebraucām ar garāžā centrā. Tur garāžā, mēs iebraucām tajā garāžā un visu mums nosēdās baterija. Bet, klausies, Qmans tādā ziņā laikam ir speciālists. Es pirms tam, kad viņi runāja par to, viņš man stāstīja, ka viņš ir stūms arī Tesla un tā tālāk. Es vienkārši, tas diezgan tough, jā, tā kā Qman skatāmies uz kilometrāžu. Jā, bet toreiz tiešām tā bija, mēs iebraucām garāžā un visu mums vienkārši, vienkārši tā kā nomērīts līdz pēdējiem metram. Es neko nesaku, bet man liekas, tas nav veselīgi. Tas vienu dienu var beigties. Nē, principā Teslām saka, ka nevajag laist zem 20, zem 10% vispār. Nav ieteicams laist. Nē, dažreiz jau gadās, protams, bet ja katru reizi tā laidīs, es domāju, tad jā, tur problēmas var sākties. Kāds tev būs arēnas backstage raideris? Nosauc tagad. Kas tev būs? Es pat veicīju, Pogulis, pakaramie, ūdens, konkrēts zīmola ūdens. Konkrēts zorts, ja? Konkrēts zorti, jā. Konkrēts zorti. Un
Tas arī viss. Nu, ja mums kāds vēl gadījumā dzird un grib mums kaut kā atbalstīt, droši rakstiet, zvaniet, sūtiet vēstules. Mēs labprāt ar jums sadarbosimies un paēdīsim arī. Bet pagaidām pēšana nekas nav domāts. Nav domāts par ēšanu? Viss. Personīgais masieris? Jā, arī. Kaut kāds riču-raču bišķiņ. Pirms Tikai riču bez raču. Bija riču-raču, kaut kāds galda spēles, ja tur... Cirks. Cirks. Tā, lai esam gatavi iznācienā. Galda spēles vai datorspēles? Man liekas, ka datorspēles. Nu, vispār tās... Tu spēlēs datorspēles tā, vispār tā, izņemot to aparātu, kas tev hūča pastāv. Es tieši gribēju teikt, ka tas, zinām, mērā arī dators, principā, mans datorspēles varbūt mazāk ir asociējās ar to, ka tikko datori parādījās. Pēc tam man asociējās ar Game Boy, ka bija Tetris, dažiem skolā bija Game Boys, un viens čalis, viņam no Amerikas atsūtīja Game Boy, un tas bija tāds blowing. Tur, kur tās kasetes maziņās jā, likās. Jā, kasetes lika iekšā Tetris. Pēc Tetra tas likās pīzdēts kāds. Tetris likās kaut kas vienkārši. Un tad es arī, principā, bija Tiger spēlīts. Tur bija ninjas. Tigeram bija ninja un Mortal Kombat bija tāds ražotais Tiger spēlīts. Olas daudz spēlēja. Pēc tam, principā, Street Fighters ir tas augstākais mans punkts veikalā. Hučapā Street Fighters, tas ir tas mans augstākā pilotāža. Counter-Strike neesmu datorspēlējis, ja? Counter-Strike neesmu diemžēl datorspēlējis. Bija vēl arī, kad bija vēl automāti, bija tie, padomju Savienībā bija automāti par 15 kapeiks vai cik mēti, bija tie tanciņi, varēja ar to te tādu braukāt un ne tanciņi, bet ūdenī varēja šaut, un tad ūdens laiviņas varēja nošaut, tā kā šauj, un tad tā lido, bija tāds te kā zemūdeni, votu tā močī, Krievu spēle. Tev ir tāds tā kā priekšā zemūdens binoklis, un tur lido, un tur brauc kuģīši. Un tu tā kā, trāpi. Tā, un bija vēl krūta spēle, tā kā līdzīgi, tā kā tenis. Atsitiens. Jā, tas jau bija, tas, man liekas, viena no pirmajām spēlēm, man liekas. Bumbiņa lido vienkārši. Bumbiņa lido, un tu atsities. Un otrā stāvā tajā, tas bija Imantā pie veikala Viļņa, otrā stāvā rādīja indiešu filmas. Tur bija disko dejotājs tāda filma, un tā disko dejotājs ar visu mafiju tika galā. Viņš tur ķieģeļos lidināja visu mafiju iekšā. Es atceros, agrāk bija visi šie nomas, kur varēja iet 5 teļuki stāvķi rajonā. Es atceros, Salaspilī bija iekšā, tur vienā pusē 2 teļuki ar segu un 3 teļuki ar PlayStation. Sega maksāja lētāk, un ar PlayStation, lai spēlētu, maksāja dārgāk. Bija vēl tie moments, kad Rainbow varēja skatīties. Rainbow, tur Rocky. Filmas bija jau video nomas. Jā, pirms video nomām bija video seans. Nu ķipa, kuru samaksā naudu. Jā, nelielās tādās istabās kā šī, televizors, Viģiks, ieliec VHS un viss sēž uz skatās. Underground kinoteātri. Tieši tā, pirms tam bija, Viģiks bija padomu sēņo nelegāli. Par Viģiku varēja iesēdināt tevi cietumā. Tāpēc tas vecais čals, kas ir так представляем, Virgin представляет. Tas jau bija viss tāpēc, ka, lai viņi neatpazīst viņu balsi, jo par to sēdināt. Jā, es to nezināju. Un, karoči, mājās mums arī bija Viģiks, un tad sanāca kaut kāds rajons, viss istabā sēž visi rajons un skatās Rainbow. Necīt nereāli. Kad 7, 8, 10 cilvēki vienā istabā skatās Rainbow visu. Un pēc tam nākšies jau levels bija, kad bija tās video, tādas nomas maziņas, tādas 20 kvadrātmetru telpas, kur ir Viģiks televizors, visi sasēžās seans, tur 3, 5, 7 seans. Tajā brīdī, tā kā, kinoteātru bizītes, tā kā lay low bija. Tad bija hustle Viģiku spotiņi. Vienmēr atrodas kāds, kurš prots uzvārīties kaut kādā situācijā. Viģiks, Viģiks bija tā kā instruments, ar ko naudu pelnīt. Un tad tās kasetes pēc tam nodrellētās, kur skaties, un viens kaut kāds vietas, jo viņi ir 20 reizes 30 nodrellēt. Universal Pictures представляет. George Clooney. Kā viņi vienmēr arī tos vārdus pasaka. Arnold Schwarzenegger. Ozol, vai tev ir brīvdienas un, ja kādreiz ir, kā tu viņas pavadi? Kāda ir tava perfektā brīvdiena? Es mēģinu ar ģimeni kaut kur aizbraukt, apstīties Latvijas dabū, ārpus Latvijas izbraukt. Principā ir laiks, es mēģinu ar family kaut ko pačalot. Bieži tas sanāk? Tagad ir albums izdots, tāds likās jau chills, bet pēc albuma vispār bija tas albuma nenormālais hard modes, jo mēs gribējām tā kā līdz pirmam datumam paspēt.
Tipa likās, nu tad forši, tad pabeidzām albumu, kad pabeidz albumu, es sapratu, ka vispār ir tur ir tas vēl neizdarīts saistībā ar koncertu. Tad es ieslēdzu no kāda certa ātruma, vēl ieslēdzu kādā 6. ātrumā, un tagad es principā ar 6. ātrumu līdz jaungadam braucu un pēc jaunā gada. Tad, jā. Kādus sporta veidus es mēģināju un kas nesanāca no tiem? Jā. Hokejs cēlos 5-6 no rīta, braucu uz sporta pīli. Trenējos. Cik to bija gadu tad? 7, 8 laikam, bet man slikts atzīmes bija. Man teica, vai nu atzīmes jāuzlabo, vai nu jāiet prom. Es dēļ atzīmēm aizgāju Latvijas bērnus. Tur bišķiņ paspēlēju. Man atkal teica slikts atzīmes, jāiet prom, vai nu jālabo atzīmes. Pēc tam basketbols, volejbols, bišķiņ futbols pirms tam, pēc tam basketbols un volejbols. Jo manā kaut kādā rajončikā daudz no manas skolas, no Angļu ģimnāzijas, džeki, viņi volejbolu baigi spēlē. Tad mēs, principā, vienu brīdi volejbolu spēlējām. Mēs bija tāds ļoti volejbolu atbilstošs čals auguma ziņā. Vienkārši izliets volejbolists. Bet tomēr es tur gāju tiem treniņiem. Agenskalnā bija 61. vidusskola, Krievas skola tāda. Mēs tur visu laiku gājām uz mēģinājumiem, un uz mēģinājumiem blakus Stradiņas slimnīcai. Man netālu bija Mārupsila, manējā, kā saka, māja, un tam man bija kāds 20 minūtes līdz skolai. Un es džekiem tur gāju, basketu paralēli spēlēm. 7. cērtā skolā un Angļu ģimnāzijā un 61. vidusskolā. Tur visu laiku, ko ņēmāmies, sportojām. Jā, bumbas, jā. Un galda tenis. Manā pagalmā bija dzelzs galda tenis. Vienkārši vakaros visi vācās pie galda tenis. Principā, ja no tiem visiem sporta veidiem laikam ir vērts izcelt, laikam galda tenis, tas ir tas galvenais trumps. Pingpongs, tu jau zini. Tas man arī īstenībā patika, bet mūsu rajonā bija novus iecienīts. Mums tur čikas tā tur kruķi iekšā bumbiņas vecīt. Rajonā bija meitenes, hārdās meitenes, kas tur normāli mauc. Ja tev uz dienu būtu jāpārvēršas par kādu dzīvnieku, kas tas būtu un ko tu darītu? Es būtu tas kaķītis, kas visu laiku nāk pie mums uz mājām un visu laiku kļančī fūdu ārā no mums. Tu darītu to pašu? Es tā kā tajā dienā iedot mums brīvdienu un nekļančīt. Jo, zini kā, viņš vēl aiz 2 mājām dzīvo, mēs domājam no sākuma, ka viņi nebaro. Bet viņam ir ļoti normāla ģimene, kas viņam visu laiku dod ēst, bet viņam tā kā melnais caurums, tur vienkārši dod iekšā un tur vienkārši krīt viss cauri visu laiku. Bļa, negausis. Ja tu mūs redzi, stop! Uz diētas, lūdzu. Kaisera Beats. Kaisera Beats uz beata Ozols. Aiziet. Let's go. Sveiciens visiem seņotājiem. Tu jau zini. Tu jau zini. Jo, no Pārdaugavas nākam uz to rīdzeni, jo, skaldam repu iekšā, jā, tā kā dībeli, jo, lejam spoķi kā to puzinu laika ķīsels, kaizers uz lūpa, mēs taisam siera tīteni, jo, pēc tam uzvalkam to hūdlovu svīteri, jo, sēlo pagrabā to high-beast sneakeri, jo, guļam penthausā kā mažora zīmuļi, jauna dekāda un jauni pamat līdzekļi, nu šīs ir tik krimināli, fleksa peksnīs līd diezgan kapitāli, nedod ēst, iedod paļurināt, katru dienu meksikāņu seriāls, jo, šodien inflācija lielāka par bībeli, jo, bet es šķiļu tačku kā Vins Dīzels, jo, smagi brauc, kaut apkārt viss ir līdzeni, asiņotā sirds, kad jābrauc man uz plīdeni, apkārt pārāk daudz bezdobaina līderi, jo, ome jāpārdod pat vienīga flīģeli, jo, atbalsts programma ir smieklīgi kā sīcenis, prāks pastiprinātais, kad runā Saimas speaker, jo, bet Ozo, kād būs dziesma, Ozo, kād būs jaunā dziesma, bet Ozo, kād būs dziesma, Ozo, kād būs jaunā dziesma, jo, kad būs jauna dziesma, iedod tīzer, ziemā dīrsties bez sāls diezgan slīdeni, un vēl lāseks virs galvas kā īlēni, jau, ik pa laikam mēs no nāves pa mīleni, jau, vasarā mēs ar dziesmu pa dzimteni, jau, savāds honi, diploms un vimpeli, jau, katru reizi svinam it kā būtu dzimpeni, jau, liekam limpeni uz limpeni, jau, nu šis ir tik krimināli, fleksa peksnīs līd diezgan kapitāli, nedod ēst, iedod paļurināt, katru dienu meksikāņu seriāls, nu šis ir tik krimināli, fleksa peksnīs līd diezgan kapitāli, nedod ēst, iedod paļurināt, jo, katru dienu meksikāņu seriāls, jo, Kaiser Beats, beats un vārds, Ozols, Kaisers, tu jau zini. Tu jau zini. Ozols. Yeah, let's go. Kaiser Beats. Nu ko, paldies, kā atnāci, Ozi.
Ļoti novērtēju to. Šis ir, jā, kā jau teicu, pēdējais mūsu šīs sezonas raidījums šajā gada nobeigumā, arī šajā sezonā. Un jā, man tikai mazīšs prezentiņš tev palika. Let's go! Nevelc gumiju, lūdzu, puisīt. Es gumijas nelietoju. Tā, reku, tas ir no mūsu atbalstītājiem. Mazs koferīts. Lielas paldies! Mazs koferīts. Ceļojam koferīts. Jā. Kad beidzās pudeles, tu vari ielikt citas pudeles. Uz kurien ar viņu var ceļot? Uz citu dimensiju. Paldies, kā atnāci. Paldies visiem, kas skatījās, ir tīpaši tiem, kas skatījās līdz beigām. Un tiekamies tad nākamajā sezonā un arī Ozola lielajā koncertā Arēnā 28. decembrī. Visas taisnības no Kaizera. Tiekamies 28. decembrī Arēnā. Paldies jums. Čau. Šis ir beats un vārds. Šis beats un vārds. Beats un vārds. Jā, beats.